atrast kompromisu, jā, jo mēs varam... Kā ir, piemēram, jūs veicat visāda veida apkopes, remonts un dažādas lietas. Kas ir tā lieta, ko jūs darat, bet cilvēki nezina? Tur jau sāksim ar pašu primitīvāko. Liela daļa cilvēku vispār nezina, ka, teiksim, lokam var samainīt stikla paketi. Ne visi, bet liela daļa pat ir izbrīnīti, kad var. Jā. Bet, protams, mēs arī cilvēks cenšamies skolot. Tais pašā TikTokā mēs rādām video, ko logiem var izdarīt, jā, un cilvēki arī vēršās ar šiem jautājumiem. Jā. Tā kā, tiem logiem var ļoti daudz ko izdarīt, jā, tik jāsaprot, cik katrs gatavs ir tērēt tam naudu un kur ir tā robeža. Es teiktu, kurā brīdī tā robeža, kad varbūt nav vērts remontēt, bet ir vērts likt jaunu logu iekšā. Jā. Jo cilvēki jau vienmēr tikai salīdzina, cik maksā jauns logs, bet neņem vērā pārējos faktorus, kas ietekmē kopējo to cenu. Jā. Kādam tas logs ir jāuzstāda, jā. Kādam ir jāuzstājas ar aiļu apdara remonts iekšā, kādam ir jāizbrauc, tas viss jāizdara, tas kaut ko maksā. Jā, to nevar izdarīt par 50 eiro. Līdz ar to arī tā kopējā cena pieaug, un tad cilvēks saprot, ka ailes ir uztaisīts, ka vajadzēja visu sienu krāsot, lai tur viss smuki izskatās kopsumā, tad ņem krāso visu sienu, tas atkal kaut ko klāt maksā. Tā kā, jā, te jāskatās, cik tas logs ir sliktā vai labā stāvoklī, kāds ir cilvēkam budžets, jā, un ko var attiecīgi, ko mēs varam piedāvāt, jā. Tā, mēģinam ar katru atrast kompromisu, jā, jo mēs varam diezgan plaši, jā, teiksim, gan vieglā formātā to logu remontēt, gan jau padziļināti, gan renovēt viņu, gan arī likt pilnīgi jaunas konstrukcijas iekšā. Tā kā, jā, tur gala lēmumu klients vienmēr pieņem pats, nevis mēs mēģinam uzspiest, bet cilvēks pats pieņem to gala lēmumu, ko viņš īsti dara.